Mīti un realitāte. Politisko dokumentu tulkojumi un dažādas izpratnes traktējumos nereti veido nepareizas, neprecīzas un dažkārt arī absurdas situācijas. Bijusi ICOMOS ģenerālsekretāra un Eiropas kvalitātes principu un Davasas augstas kvalitātes baukultūras sistēmas izstrādes komiteja locekle Benedikte Selslāga savā prezentācijā apskatīs galvenos Venēcijas hartas principus no mītu un realitātes skatu punkta. Benedikte, good morning or good day. Labrīt! Labrīt visiem augstigodātajiem konferences dalībniekiem. Uzreiz vēlētos atvainoties par to, ka nevarēja būt klāt pati Latvijā un atbraukt uz Latviju, jo, diemžēl, pēdējā brīdī saslimu un negribējos arī nevienu aplipināt. Bet šodien mana prezentācija ir radusies reaģējot uz dažādiem diskusijas punktiem attiecībā uz to, ka Venēcijas hartas dažādus punktus un nodaļas būtu nepieciešams grozīt no zinātniskās padomes un komitejas puses. Un šādi te paziņojumi mani nedaudz samulsināja un apturēja, bet attiecīgi es domāju, kādā veidā varētu uz tiem reaģēt un padziļināti izskatīt, cik liela nozīme tad šādiem grozījumiem varētu būt un kā tas varētu grozīt vai mainīt mūsu pieejas. Attiecīgi savas prezentācijas pirmajā daļā es gribētu kliedēt vairākus mītus, ar ko ir saistīta Venēcijas harta, balstoties uz faktiem, uz zinātniskiem faktiem, jo dažkārt šī neizpratne ir diezgan dziļa un nav balstīta uz faktiem. Attiecīgi faktu pārbaudas tiešām ir nepieciešams, lai Venēcijas hartas punkti un panti tiktu precīzi interpretēti, traktēti un arī pielietoti. Savukārt otrajā daļā tad vēlētos pievērsties dažādu šo te grozījumu iespējamām izmaiņām un ietekme uz restaurācijas, konservācijas darbiem, kādi notiek. Un sākotnēji vēlētos atsaukties uz Venēcijas hartas autoriem. Tehniska piezīme. Es savā ekrānā neredzu, ka slaidi pārslēdzas, vai būtu iespējams. Halo, cienējamie organizatori. Tā, mūsu lielajā ekrānā slaidi pārslēdzas, tātad mēs esam trešajā slaida pēc Paula Filipo un Raimonda Lemēra attēliem. Jā, centīšos tad kaut kādā veidā piesakot līdzi, kā slaidi pārslēdzēs, lai mans vai tehniķe varētu palīdzēt man arī ar papildus mazo ekrāniņu, lai es redzu lielā ekrāna attēlu un kādā veidā pārslēgt šos te slaidus. Kad es pati studēju par attiecīgi vēsturisko pilsētu un ēku saglabāšanas centrā Lavēnas universitātē Beļģijā. Apguva daudz, tāpat arī Pauls Filipo un Raimonds Lemērs, Venēcijas hartas autori, savulaik, protams, un arī Filipo es pazinu kā profesoru universitātē, kurā es pati studēju, un tāpat arī man bija tas gods strādāt ar viņu Eiropas komisijas sastāvā, un viņš vadīja
saglabāšanas projektu izvērtēšanas komisijas dalībnieks. Kā studente man bija tas gods piedalīties ne tikai viņa vadītajās lekcijās, bet arī praksē šīm te vēsturiskajās ēkās un pilīs arī viņa dzīves laikā, kas, protams, arī ir atstājis savu zināmu mantojumu un ir arī viesis un raisījis dažādas diskusijas profesionāļu vidū. Un te jūs redzat nākamajā slaidā jau šo sagatavoto preambulu. Nākamajā slaidā atsauc atmiņā mērķi, kāda ir Venēcijas hartai. Es atgriezīšos pie šī jautājuma. Un nākamajā jūs redzat dalībniekus. Šo fotogrāfiju ir uzņēmis kāds no dalībniekiem labajā pusē. Jūs redzat arī dalībnieks, kas sagatavoja pirmo projektu no Meksikas kolēģis. Es vēlos pievērst jūsu uzmanību arī kundzei, kas atrodas viņam blakus, Rivière Marine. Tā ir ļoti ietekmīga meksikāņu arhitekti. Tajā laikā nebija daudz arhitekšu sieviešu, un viņi arī piedalījās orgkomitejā, kas izveidoja ECAMAS, un viņa bija vienīgā sieviete, viceprezidente, kas 1965. gadā Polijās bija jau dibinātāja sanāksmē. Un te jūs redzat publikāciju, kas tika sagatavota 4 valodās, un nākamajā slaidā, ja jūs redzat to jau brošūras atvērumu, tur ir tātad 4 kolonas, slejas atbilst 4 valodām, un ar šo brošūru es vēlos izmantot šo te brošūru, un arī vēlāk atgriežos pie tulkojuma jautājumu. Jūs zināt, ka melnraksta pirmais projekts tika sagatavots franču valodā, un konferences laikā tika veikts tulkojums angļu valodā. Pats teksts tika pabeigts savā galīgajā redakcijā un arī pārtulkots un tika izplatīts. Un tagad jau mēs esam pie nākamā slaida. Un tagad vēlos pastāstīt par vairākiem paziņojumiem, kas tika pieņemti Venēcijas hartā. Un tātad šeit ir rakstīts, ka Venēcijas harte ir atbildīga par šo te ļoti plaši veiktajiem bojājumiem, kaitējumiem pēc 2. pasaules kara. Vai jūs piekrītat vai nepiekrītat? Reiz, manuprāt, te, protams, Venēcijas harta ir atbildīga par ļoti plaši veikto bojājumu veiktu, kā arī tā reakcija, ko ietekmē jau attīstības projekti pēc kara un sabiedrisks un publiska darba. Tur, protams, arī tas notiek paralēli urbanizācijas veikšanai pilsētās, un līdz ar to ļoti daudz tika bojāts kultūras mantojums. Tāpēc atkarībā no tā, kur jūs esat, jūs veidojat arī savu viedokļu, un te jūs, redzat atsauci uz šo attīstību arī UNESCO dokumentos. Tātad nav pārsteigams, ka restaurācijas kustība tika izveidota 60. gados, un mēs cilvēki, kas ar to ir strādājuši no paša sākuma, mēs ļoti labi atceramies šos laikus. Un lietas ir jāskatās to kontekstā, un man ļoti interesē, kāda ir Latvijas situācija.
Un šajā slaidā jūs redzat modes ietekmi. Piemēram, Venēcijā tika publicēts aicinājums Beļģijas valdībai, lai netiktu aizkavēta tautas mājas nojaukšana Briselē. Un lēmums tika pieņemts, izveidot šo te augstceltni, kas pilnībā neiedarās šajā kontekstā. Mūsdienās mēs nekad nebūtu nojaukuši Horta ēku. Manuprāt, tas ir ļoti nepārdomāts lēmums, kas tika pieņemts, un tas nav arī atbilstoši piesardzības principām. Un toreiz šo Horta ēku sauc par spageti mēku. Un man jāsaka, šī te biroja ēka izskatās daudz labāk fotografijās nekā dzīvē. Vai šajā slaidā ir uzdots jautājums, vai mīts vai realitāte ir, ka Venecijas harta ir pilnībā sagatavota Eiropā, ka tas tāds tā kā Eiropas projekts. Un, lai kas šodien tiktu teikts, dažādu apsvērumu dēļ, Venēcijas harta uzdevums bija sagatavot starptautisku dokumentu. Uz ekrāna jūs redzat tekstu, kas ir aicinājums ņemt vērā kultūru un tradīciju visā pasaulē. Venēcijas konferences bija iecerēta kā starptautiska konference, dalībnieki no visas pasaules, vairākums bija no Eiropas, un bija arī atsauce ar Parīzes kongresu 1957. gadā. Es jau pieminēju, ka harta ir pārtulkota 4 valodās, un arī tā bija plaši izplatīta. Bija aicinājums sagatavot ekamus ar nacionālajām komitejām un organizācijas dibinātāji strādāja arī, lai radītu šādas valstu komitejas plašāk pasaulē, jo cilvēki tikai mācoties viens no otra un daloties ar pieredzi tika uzskatīti par ārkārtīgi svarīgu. Un vēl viens aizspriedums, kas saistās jautājumu mīts vai realitāte, ir, ka vai Venēcijas harta saistās tikai par lieliem pieminekļiem. Mēs netērēsim daudz laika, jo atbilde šeit ir uzrakstīta. 1. pants skaidri, kas te ir uz ekrāna redzams, skaidri. Es pieliku šeit tekstu latviešu valodā, es ceru, ka tur viss ir pareizi parādās, jo es te to maz saprotu no jūsu brīnišķīgās valodas. Taču tas, ko es te vēlos uzsvērt, ir, ka jāizvairās ir no tādas selektīvas lasīšanas, kas palīdz aplami interpretēt, kas var novest pie tā, ka tiek aplami interpretēts kopējais vēstījums šai konferencei. Nākamais mīts vai realitāte, vai Venēcijas harta uzskata, kāda ir viņa attieksme pret materiālā mantojumu. Un kultūras mantojums tiek uzskatīts kā materiāls statisks objekts. Vai tā ir, vai tas ir mīts, vai tā ir realitāte? Proti ir runa par statiskiem taustāmiem objektiem. Man uz to jāsaka, ka Venēcijas harta nav tikai par statiskiem objektiem. Mēs runājam, protams, par kultūras mantojumu. Tomēr 1. pantā, kuras jums pat parādīja, kas tiešā veidā saistās arī ar vidi, kurā cilvēki dzīvā. Un
restaurācija tiek uzskatīta par veiksmīgāku, ja šie pieminekļi joprojām kalpo tām funkcijām, kurās cilvēki izmanto. Ir, protams, jāizvērtē arī vairāk kultūras slāņi, kas atrodas uz šiem kultūras pieminekļiem, kā arī ar pašu pieminekļu mainīgo darbu. Un arī jāņem vērā izmaiņas vidē. Un tieši tāpēc šīs vadlīnijas ir ne tikai kādā veidā veikt restaurācijām, kā nodot šīs vērtības nākamajām paudzēm, bet kā arī plānot restaurāciju, lai tā nebūtu negatīva ietekme. Un te jāņem vērā arī saglabāšana un restaurācija. Venēcijas harta jautājums ir par to, vai tā ir tikai ar materiālām vērtībām. Venēcijas hartā ir tikai vienreiz tiek pieminēts materiāli objekti. Tie, kas fokusējas uz materiāliem aspektiem, izmanto arī citas atsauces Venēcijas hartā, kas runā par tādiem citiem jautājumiem, piemēram, multidisciplinaritāti, par vēsturiskiem dokumentiem, liecību saglabāšanu, taču tā ir taisnība, ka šodien mēs izmantojam ne tos pašus vārdus kādus toreiz, un varbūt tas arī rada zināmas pārpratums. Taču man ir ļoti skaidrs, ka šie Filips un Lemērs, viņiem šie taustāmie un netaustāmie kultūras aspekti ir cieši saistīti, un viņi uzsver, cik ļoti svarīgi ir arī nemateriālās vērtības un to nozīme. Un tieši tāpat ir ļoti svarīgi, kādā veidā tiek izveidot risinājumi vai uzturēšanas darbi, kā tas ietekmē to, kā šie pieminekļi tiek uztvertu, un vai mums pēc tam patīk tas, kādi ir šie kultūras mantojumi un kādas ir vēstījums, ko ar tiem nodod, un vai tas ir dzīves kultūras mantojums. Viens no piemēriem, ko Filipo ir pieminējums, ir redzams šeit, šajā ekrānā. Tā ir Lisabonas zelta baznīca. Un tur bija tādi plankumi, kas ietekmē arī kultūras mantojumu. Un to, kādā šīs nemateriālās mantojuma vērtības, vai arī, piemēram, ka tiek pārāk jau nopulētas grīdas, pa tādā veidā pārvēršot tos pa spoguļiem, tas arī pozitīvi neietekmē uztveri. Proti, karte ir jāskata savā kopsakarībā un nevar no tās izvilkt kaut kādas atsevišķas fragmentus. Nākamajā slaidā ir tāds paziņojums, ka Venēcijas harta nav centrēta uz cilvēkiem. Vai tas ir mīts, vai tā ir realitāte? Nākamajā slaidā mērķis ir ļoti konkrēts Venēcijas hartai, un tā nekad nav bijusi domāta, lai aptvērtu visus iespējamos aspektus. Atcerēsimies, ka Piero Gazola un Ramons Lemjērs bija humanisti, un viņi nebija iesaistīti uz cilvēkiem centrētiem restaurācijas koncepcijās. Piemēram, integrētas konservācijas principus, uz kuriem atsaucās 1975. gada Eiropas padoma. Un es vēlos arī pieminēt to, ka ar profesionāļiem, kas strādā ar mantojumu, mums ir pašiem savs žargons, ko mēs izmantojam
termini, ko mēs izmantojam, un tikai pavisam nesen mēs esam sākuši runāt par tādām lietām kā klimata pārmaiņas, riska novēršana, jo, ja mēs pieņemam šos terminus, tad mēs arī varam veidot labāku dialogu ar cilvēkiem no citiem sabiedrības slāņiem, kas plaši izmanto šos terminus savā sarunās. Tātad ir taisnība, ka Venēcijas hartai ir ierobežots tvērums. Attiecīgi, sākotnējais nolūks bija neizgudrot Venēcijas hartu, neparedzēt to kā visaptvarošu un universālu koncepciju un hartu, kas ir piemērota it visam un it visos gadījumos, bet gan būt diezgan specializētai. Un patiesībā bija Venēcijas hartas grozījumu projekts Raimonda Lemāra puse Maskavā 1978. gadā. Nākamajā slaidā mēs varam redzēt, ka diemžēl, ka šie grozījumi vai grozījumu projekts netika pieņemts, Lemērs atsauca savu priekšlikumu, jo viņš atzīmēja un redzēja, ka par pārstrādātās redakcijas priekšlikuma tekstu nebija vienprātības dalībnieku vidū un attiecīgi konsensus vai vienprātīgi pieņemta teksta aizstāšanu ar jaunāku redakciju un neuzskatīja par atrisinājumu, un tā kā vienprātības nebija, viņš negribēja to padarīt arī par strīdus ābolu. Tomēr būtiskākā izmaiņa, kas tika piedāvāta, bija pieminekļus un ievēramas vietas vai vēsturiska vietas papildināt ar 5 papildus punktiem vai pantiem par asamblējām, par sanākšanas vietām un vēsturiskajām vietām. Jā, jūs varat redzēt, ko es esmu saglabājis arī no studijas laikiem, kur es ieguvu tātad kā izdevas materiālu vēl savu studiju laikā. Tomēr šis viņa viena no Venēcijas hartas autoru paveiktajiem darbiem jaunas redakcijas izstrādē nav gājis zudībā, un noteikti panti tomēr vēsturiski ir attīstījušies un būs raduši vietu arī jaunā izteiktā punktā. Otrais punkts, ko es gribētu arī apgalvojumu izteikt, ir Venēcijas hartas vārda brīvība ļoti dažādi izplatītu, bet oficiāli izplatītu tulkojumu dēļ, kas sākotnēji tika iztulkoti jau 1964. gadā pēc noteicošās tātad franču valodas pieņemšanas. Kādā veidā hartas struktūra ir saistīta ar šajā piemērā norādīto tulkojumu vairākās valodās. Piemēram, angļu valodā oriģinālajā versijā, franču valodā teikums, kas angļu valodā 1966. gadā tika oficiāli iztulkots un piemērs zemāka, kas ir iztulkots izmantojot mūsdienu mākslīgā intelekta tehnoloģijas papildināto DeepL tulkošanas platformu, kā tas tika iztulkots, un versija latviešu valodā. Pieminekļu konservācijas galvenais uzdevums ir to saglabāšanas veicināšana, kas arī vieš diezgan virkni jautājumu par vairāku terminu apvienošanu vienā koncepcijā. Vai arī restaurācija ļoti specifiska pieminekļu saglabāšanas metode. Un angļu valodā šeit arī izvēlētie termini vieš virkni diskusiju. Tāpat arī ir veiktas gadu gaitā virkne dažādu pētījumu un viedokļu attiecībā uz atšķirīgiem tulkojumiem, traktējumiem un īstenošanas metodēm. Mīti pilnībā netiek atspēkoti, bet vai Venēcijas harta vieš mūsos pārdomas par projekta vadību un par projekta strukturēšanu un organizēšanu. Svētvieta, piemēram, ar mūsdienīgām uzstādītām tehnoloģijām šīs vēsturiskās būtības atspoguļošanai. Pārēsim pie manas prezentācijas otras puses, kurā es vēlētos
padiskutēt jautājumu par vēsturiskām vietām un ievērojamām vietām, kā piemēram baznīcām, vai tās būtu tikai jāsaglabā, vai ir pieļaujams dažādu jaunu elementu vai mūsdienīgu elementu iekļaušana un kombinēšana ar vēsturisko ēku. Attiecīgi tas pievada arī mūs pie nākamā jautājuma. Diskusijā ir Vīnes konvencijas par starptautisko nolīgumu likuma 31. un 33. panta traktēšanu no 1969. gada redakcijā. Attiecīgi vispārējais traktēšanas princips ir sekojošs, ka piemēram 33.1 pants nosaka, ka šis te starptautiskais nolīgums harta ir jātraktē labticīgi saskaņā ar parasto un standarta vārdu nozīme, kas ir piešķirts nolīguma terminiem un kā tas ir noteikts pirmajos pantos attiecībā uz izmantoto terminoloģiju un tām nozīmēm, kas ir norādīts pašā hartā, attiecīgi izmantotajā teikumā vai kontekstā un ņemot vērā konkrētā objekta īpašības, parametrus un arī mērķus. Savukārt Vīnes konvencijā arī ir noteikts, ka kādas panta daļas nedrīkst izraut no konteksta un mēģināt traktēt kaut kā savādāk un atšķirīgi no sākotnējās to nozīmes. Un arī, piemēram, šajā 301. panta pirmajā paragrāfā norādītie termini ir ļoti būtiski. Mēs arī esam vienojušies šajā nolīgumā, ko nozīmē labticība, kas ir standarta terminu nozīme, konteksts un arī var būt, protams, mantojuma saglabāšanas speciālistu vidū var parādīties arī laika gaitā attīstīties kādi jauni termini vai tiek piešķirtas kādas papildus nozīmes vai arī tieši terminu atšķirības parādās laika gaitā. Nolīgumā arī ir dotas vadlīnijas par tulkojumiem. Atvainojos. Patiesībā nolīguma vai šīs te hartas terminiem visās valodās ir jābūt vienādai nozīmei un katrā autentiskā tekstā attiecīgi oriģinālajā redakcijā un precīzi iztulkotiem attiecīgajās hartas citās valodās. Bet, ja salīdzinot autentisko oriģinālo hartas vai konvencijas tekstu un redakciju ar citas valodas redakciju vai tulkojumu, un ja nozīmē parādās atšķirības un netiek norādīta konkrētās valodas versija vai arī netiek precīzi norādīts, kuras valodas versija būs noteicošā, attiecīgi atbilstoši 31. un 32. pantam ir jācenšas un par mērķi ir jāuzstāda šīs te atšķirības, nozīmes atšķirības novēršana. Valsta komitejas ar vairāku valodu lietojumu apzinās šīs Venēcijas hartas dažādu valodu versiju vai redakciju atšķirības un ņem tās vērā, cenšas tās mazināt, ņemot vērā, ka arī ir veikta atpakaļ tulkošana, tā kā Venēcijas harta sākotnēji tika pieņemta franču valodā un tikai pēc tam tika sagatavots oficiāls tulkojums angļu valodā, kurš savukārt pēc tam laika gaitā un noteiktā laika posmā tika tulkots atpakaļ uz franču valodu un arī dažādas atšķirības jau bija parādījušās tulkojumā. Tā kā 1996. gadā tika īstenots arī eksperimentāls projekts attiecībā uz Bila Logana un Annas Magnantas franču projekta Venēcijas hartas gars, kura rezultāti tika pārņemti 2018. gadā. Tāpat arī ir publiskoti vairāki Klodīnas Hubeiras un Stefana Davāns sagatavotie un traktētie panti, kas sastāda būtiskāko
pētījumu tieši attiecībā uz Venēcijas hartas tulkojumu kontekstu, dažādiem griezumiem un arī būtībām, kas dažkārt parādās dažādu valodu tulkojumos. Tādēļ arī rodās diezgan pamatots jautājums, kādas valodas Venēcijas hartas versija tika izmantota tulkojuma sagatavošanai latviešu valoda, vai tā bija oriģinālā franču valodas redakcija, kas tomēr prevalē kā juridisks dokuments, vai arī kādas citas valodas, piemēram, angļu valodas versija. Nākamais jautājums ir, kā rīkoties ar jauniem pasākumiem, jaunām aktivitātēm, papildinājumiem, jauniem terminu lietājumiem un pielāgojošos atkārtotu izmantošanu vai atkal atgriešanu Venēcijas hartas terminu vidū. Un tas ir viens no būtiskākajiem arī terminu traktēšanas jautājumiem un arī dilemām. Vai Vīnes nolīgums var nest mums zināmu skaidrību attiecībā uz papildinājumiem, un mana valsts, piemēram, ir ieviesusi vairākus papildinājumus. Tāpat arī ir atkāpšanās no 9. panta tulkojumiem un traktējuma. Uz ekrāna jums vajadzētu redzēt oriģinālo redakciju franču valodā, tulkojumu latviešu valodā, 66. gada oficiālo tulkojumu un ar dīplu L iztulkoto to pašu no franču valodas angļu valodā. Angļu valodā tātad sākotnēji ir iekļauts must be distinct from the architectural composition. Ir jābūt atšķirīgam, nošķiramam no arhitektoniskās kompozīcijas. Un latviešu valodā attiecīgi tas ir tām jābūt atkarīgām no vēsturiskās arhitektūras kompozīcijas un jārasa vēl laikmeta iezīmes. Savukārt mūsdienu tulkojumā franču uz angļu valodu attiecīgi ir noteikts will bear the mark of our time. Attiecīgi šeit ir vairāki piemēri arhitektūras perlēm un vēsturiskajām vietām, kā piemēram Briselē, ja es nemaldos, birža, vēsturiskā biržas ēka no Čehijas, piemērs jauks projekts arī Beļģijā mājokļu un vēsturisko ēku atjaunošanas projektu ietvaros. Ja mēs runājam par Eiropas kvalitātes principiem, mēs zinām, ka arī Eiropas kvalitātes principi ir iekļauti Venēcijas hartā, kas ir paredzēta lēmumu pieņēmējiem. Tāpat arī atlases kritēriji atsaucoties uz pieprasījumu Venēcijas hartas vadlīniju izstrādē un sagatavošanai politiskajiem lēmumu pieņēmējiem. Principiem izskaidrojuši teikumi, kā arī virkne jautājumu, lai veicinātu un rosinātu diskusijas, debatas, dialogu, kā arī gala rezultātā uzlabotu kvalitāti. Arī mana kolēģe Baiba ir piedalījusies šajās diskusijās, un tātad piemērs, kādas Eiropas kvalitātes principi ir brošūras ir sagatavotas, uz zināšanām balstītas, sabiedriskais labums ir paredzēts, sadarība, samērība, spriestspēja, ilgspējība, laba pārvaldība un arī īsu teikumu šo te jēdzienu paskaidrojot. Nākamais slaids. Pastāv Šveices izvirzīta priekšlikums attiecībā uz 8 augstas kvalitātes baukultūra kritēriji, kas būtu globāla pieeja dzīves vides pieejai, ieskaitot un iekļaujot arī kultūras mantojumu, ko ierosināja Šveice 2018. gadā Eiropas kultūras mantojuma gada gaismā un ietvaros. Un ir sagatavota attiecīgi Davosas deklarācija, 8 augstas kvalitātes baukultūra kritēriji, kas paredz arī principus kultūras mantojuma saglabāšanā un attiecīgi arī šo dzīves vidi, urbāno vidi vai kopējo
pilsētvides vai pilsētvides plānošanas sistēmu paredzēt, īstenot un ieviest bez kultūras mantojuma ievērošanas, iekļaušanas un tā saglabāšanas, paredzēšanas tajā. Attiecīgi tādā veidā arī stimulējot un veicinot augstvērtīgu un augstas kvalitātes arhitektūras uzturēšanu un kvalitātes uzlabošanu. Kādi vēl papildus vadlīnijas vai mācības mēs varam gūt no Paula Philippon un Raimonda Lemēra? Es ļoti ceru, ka es spēju demonstrēt savā prezentācijā, kā holistiska pieeja ir saskatāma un caurvi Venēcijas hartu un ārpus tās arī ir nodrošināta, bet pamatprincipi vai galvenā mācība un galvenais princips, fundamentālais princips būtu līdzsvars un harmonija, vēsturiskā un kultūras mantojuma vārnīca un terminoloģija bija daudz plašāka, kā vēstures pierādījums un vēstures liecības, un atzina arī augstas kvalitātes nozīmi. Un tas nenozīmē, ka jūs nevarat izmantot kontrastu, bet tas ir jāizmanto tad, kad tas tiešām ir nepieciešams. Un jāzina, kad to var izmantot. Cita lieta ir pieminekļi un vēsturiski pierādījumi. Tie tādi ir jāizmanto. Ne tikai paust identifitāti, kā mēs to bieži darām mūsdienās, un tas rada daudz problēmu. Un pats svarīgākais tiek uzsvērts dziļas zināšanu nepieciešamība par vēsturiskajiem pieminekļiem un tehnoloģijām, kādas ir izmantotas šo zināšanu pamatā. Un šeit, nākamajā slaidā, jūs redzat piemērs, Raimonds Lemērs, šeit redzam kapela, kas atrodas nepārāk tālu no pils, ko es jums jau rādīju pašā sākumā. Un tas ir viens no kompleksiem, kas tika atjaunāts. Un tā ir tāda dzīva laboratorija. Un es tagad vēlos pateikt jums paldies par uzmanību. Un es ceru, ka būs arī diskusijas par to, ko es teicu. Un vēlreiz, man diemžēl nevarēju jums šodien pievienoties. Paldies!